Jau gandrīz 4 gadu desmitus Zilupē kā patstāvīga izglītības iestāde darbojas mūzikas un mākslas skola, piedāvājot jaunajiem zilupiešiem dažādas mācību programmas, kā arī interešu izglītības pulciņas aušanā un kokapstrādē. Pašlaik skolā ir viena no Latvijas skolām, kur bērni var apgūt ne tikai mūziku, bet vizuāli plastisko mākslu un deju. Vizuāli plastiskas mākslas programma un dejas programma tika atvērta 1998. gadā. Tajā laikā mūsu skola bija viena no 4 Latvijas skolām, tagad skolas vairāk. Programmā dejas pamati iekļauta klasiskā deja, latviešu un citu tautu tradicionālās dejas, kā arī modernās un vēsturiskās dejas. Savukārt mūzikas programmā iespējams apgūt pat akordeona, saksofona un eifonijas spēles pamatus. Mūzikas un mākslas skolas devumu novērtē arī tās audzēkņi, atzīstot, ka gūtās iemaņas noderēs nākotnē. Es iemācījos dejot, man ir laba fiziskā forma, man ir vieglāk uz sporta nodarbībām skolā. Es nedomāju, ka tā būs mana profesija, bet es vienalga, ka tā būs man kā hobi. Es nemētīšu dejas. Labi ir nākotnē, tālāk darbam un visam pārējiem. Arī dzīvē izdevīgi būs. Ir bijušas dažas tādas situācijas. Piemēram, mammai tur spēlēja, palīdzēja. Zilupes mūzikas un mākslas skolas pedagogi cenšas izglītības programmas veiksmīgi apvienot, pielietojot integrētās apmācības paņēmienus. Tā tiek veidot dažādi skolēnu radošie pasākumi, tā izskaitā arī baleta iestudējumi. No tādiem veiksmīgākajiem pēdējiem projektiem varu atzīmēt vizuāli plastiskas mākslas absolventu noslēgumu darbu, izstāde, prezentācija Ludzas novadu pētniecības muzejā, bērnus balētus Peterītis un Vilks, Muša Cakatuša, ar kuru mūsu audzēkņi 2011. gadā starptautiskajā konkursā Talent Show ieguva 1. vietu. Gada noslēgumā parasti tiek iestudēta kāda jaungada pasaka, lai iepriecinātu mazos skatītājus. Skola veiksmīgi piedalās dažādos Kultūra Kapitāla fonda un Sorosa fonda projektos. Tā ar Kultūra Kapitāla fonda palīdzību mēs dabūjām keramikas krāsni, keramikas darbnīcai un skatuves tērpus baletam Peterītis un Vilks. Un 2010. gadā Sorosa fonda Latvija pārmaiņu iespēja skolām mēs iztēnojam projektu kokapstrādes darbnīcas izveidošana Zilupes mūzikas un mākslas skolā. Šī projekta laikā skola ieguva 2 modernas telpas ar visu aprīkojumu un koku materiāliem. Savukārt, pateicoties pašvaldības atbalstam, mākslinieku organizētie pasākumi noris pavisam nesen renovētā aktu zālē. Skolu var uzskatīt par novada kultūras vides veidotāju, jo visos pasākumus piedalās ne tikai mūsu skolotāji, bet arī bērni, un mūsu skola daudz pasākumu organizē. Un galvenais mūsu skola dod iespēju bērniem ne tikai daudzpusīgi attīstīties, bet audzināt bērnos savai pilsētai, novadam, valstī piederības sajūtu. Zilupes mūzikas un mākslas skolas tematiskos vakarus, mākslas izstādes un koncertus aktīvi apmeklē novada iedzīvotāji. Tādēļ arī šogad skolas audzēkņi zilupiešiem sagādājuši patīkamu pārsteigumu – Ziemassvētku iestudējumu.